Turpinām par vielu grupām, kuras rada vēdera pūšanos, gāzes un zarnu kairinājumu. 4. grupa – konservanti. Piemēram, nātrija benzoāts, kālija sorbāts, nitrīti, sulfīti. Tie var ietekmēt mikrofloru un veicināt iekaisīgāku vidi zarnās. 5. grupa – ultra apstrādātas eļļas un rafinēti tauki. Piemēram, rafinēta saules puķu eļļa, palmu tauki, hidrogenēti tauki. Tie neveicina veselīgu zarnu vidi un var palēnināt gremošanu. 6. grupa – pārmērīgi modificētas cietes un biezinātāji. Piemēram, modificētā ciete, ksantāna sveķi, guāra sveķi. Daļai cilvēku tie ļoti fermentējas un rada balona efektu. Kāpēc vienam cilvēkam pūšas, bet citam nepūšas vēders? Te daudz kas atkarīgs no mikrobioma stāvokļa, fermentu daudzuma, kuņģa skābes, aknu stāvokļa, stresa līmeņa, iepriekš lietotām antibiotikām un zarnu caurlaidības. Cilvēkam ar stipru gremošanas sistēmu organisms vēl kādu laiku kompensē, bet, kad sistēma ir pārslogota, sākas simptomi. Pamēģini 7 līdz 14 dienas maksimāli atteikties no ultra apstrādātiem produktiem un ēst vienkāršu dzīvu ēdienu. Jau pēc dažām dienām pamanīs izmaiņas, būs mazāk gāzu, vairāk enerģijas un vieglāka sajūta pēc ēšanas.